Šajā video parādīšu, kā tu vari iespējot atsauksmes savā internetu veikalā, jo atsauksmes spēlē ļoti lielu lomu pircēju lēmumu veikšanā. Pirmais solis kreisajā rīkjoslā izvēlamies sadaļu veikals. Tālāk kreisajā malā redzēs sadaļu atsauksmes un spied uz tās. Pēc tam jāspiež uz sadaļas veikala iestatījumi, un, kad būs uzspiedis uz veikala iestatījumiem, pašā apakšā redzēs ķeksīti iespējot atsauksmes. Atzīmē ķeksīti un nospied pogu saglabāt. Bet ir vēl viena lieta, kuru tu vari pielāgot. Kreisajā malā spied uz sadaļas e-pasti, un šeit varēs izvēlēties, pēc cik dienām tavam klientam tiks aizsūtīts e-pasts ar aicinājumu atstāt atsauksmi. Šajā gadījumā ir uzliktas 10 dienas, bet iesaku izvēlēties periodu, balstoties uz to, cik ātri ir tava piegāde, lai negadās tā, ka tu aicini klientam atstāt atsauksmi, pirms viņš patiesībā ir saņēmis pašu preci. Un visbeidzot, ja mēs aizem atpakaļ uz sadaļu atsauksmes, tad šī ir vieta, kur uzrādīsies atstātās atsauksmes, un būs iespēja šo atsauksmi vai nu publicēt, vai nepublicēt. Tas arī viss. Pēc šiem soļiem tu savā internetu veikalā būsi iespējojis atsauksmi atstāšanu.